Kovaļčuks. Piespēl Šipačovam, izspēl uz vārtu priekš neizdodas un mūsējā aiz saviem vārtiem. Un ripu vārtos, diemžēl, sākums jau pirmajā minūtē Indija Kovaļčuks gūst vārtus. Jā, nokavēja mūsēji, un redzam, bija kļūda aiz vārtiem, tieši tāpēc arī radās šis moments. Ātra piespēle Kovaļčukam vārtu priekšā, nu šis spēlētājs, protams, savus momentus spēja realizēt. Ļoti neveiksmīgs sākums mūsējiem, cerēsim, ka savā ziņā pamodinās mūsējos šis vārtu zaudējums. Skatāmies vēlreiz, Georgijam Pujacam neizdodas iegūt ripu. Pārāk vāji piespēli iedod Robinsons Pujacam. Mazliet par aktīvu mūsēji, jo tur cīnās, man liekas, vajadzētu pasīvāk spēlēt aizsardzībā. Tagad tur vārtu tūmā varētu mierīgi nostāties un pagaidīt, kā mēģina atrast šīs piespēles, diagonālās piespēles. Panārins, Asleņķis, metiens pa vārtiem, precīzi spēlēs Sedlačeks un tagad piespiež arī pie ledus. Un tad pagrūstīšanās, vēl Panārins tur kašķi meklē ar Džeriņu. Nu, Andris, jāsaka, prot izprovocēt pretiniekus. Šoreiz Panārinam nevis tur nervi, bet noteikuma pārkāpums netiek fiksēts. Panārins met pa vārtiem, jā, tur nenotur rips. Sedlačeks uzreiz nenoķer to. Lai viņš nāk palīgā un neizdodas mūsiem izraidīt ripu ārā no zonas un labi, tiešām labi spēlēs kā Kristaps Sotnieks. Jā, nu diemžēl Mortensons gūst vārtus no ļoti šaura leņķa un Sedlačeks arī šoreiz nav glābējis. 0-2. Jā, nu vārtu priekšā patiesībā tika atstāts, un šobrīd es pat nerunāju par Mortensonu, tas iepriekšējais metiens bija tas pats bīstamākais metiens, no tā vajadzēja baidīties, tas bija būtībā vārtu gūšanas moments, Sedlačeks to gan atsit, un šeit paskatāmies, Kristaps Sotnieks nevienam nav blakus. Kovaļčuks kļūdās piespēlē. Kovaļčuks kļūdās, un mūsējiem iespēja pretumsrupumā iet, redzam jau 3, kā hokejisti ir atpakaļ. Teicam! Labi piespēle vārti! Džeriņš 2-1. Jā, nu teicam, Saša Ņižavijs uzzīmēja tur pie zilās līnijas, un Džeriņam pie tukšiem vārtiem bija vēl iespēja uztaisīt pauzīt, paskatīties un trāpīt. Nu, Saša Ņižavijs it kā bija zaudējis jau ripu, bet beigās sanāca, ka viens pats paliek pie ripas un izdevās šī precīzā piespēle 2-1. Skatāmies vēlreiz. Zaudēja? Nezaudēja, viss kārtībā. Nu šeit, jā, uz to brīdi Paņikarovskis netrāpa. Teicam, Sašas piespēle arī augstcenīgi nospēlē Džeriņš vārtu priekšā. Bukārts aiz vārtiem, teicam, piespēles vārtu priekš vārtī! Izskatās, ka Indrašis pēc Bukārta piespēles, teicam, Bukijs nocīnās aiz vārtiem, ātrās piespēles vārtu priekš un Mikam Indrašim 2. punkts šajā mačā. Otro spēli pēc kārtas, vismaz 2 punkti Mikam. Nu ļoti labi, tiešām Miks darbojās, teicams piespēles viņa izpildījumā un liels prieks par to, ka arī vārti tiek gūti. Labi, viņš nospēlē vārtu priekšā. Mortensons, Turesens, izspēl uz vārtu priekšu, Tihanovs vārtu priekšā turpina cīnīties un Sedlačeks piespiež ripu pie ledus. Jā, nu šoreiz mūsēji Maliņš nobloķēja visas nūjas. Tihanovs centās kaut kas vēl, man liekas, Mortensons arī, bet ripa kā stāvēja, tā stāvēja, turpat vārtu priekšā un Sedlačeks to piespiež. Redzam, šeit Tihanovs tiek noturēts un arī tur pirmais pagūst mūsu aizsargs. Un pret uzbrukumā var doties Miks Indrašis, teicami nospēlē Miks vārtī! Miks Indrašis! Nu, fantastiski apspēlē Miks savu pretspēlētāju un, kā jūs teicu, gribās apbēdināt mūs, nu apbēdinājām. Atceries iepriekšējo spēli Sanktpēterburgā, 10 sekundes līdz mača beigām Miks Indrašis nodrošināja uzvarā 4-3. Nu tagad drusku vairāk par 10 sekundēm vēl jāspēlē, nedaudz vairāk par 2 minūtēm, bet Miks Indrašis. Jā, nu uzmini mūsu treneri. Ar šo maiņu redzējām, apspēlē Miks.
Marcela Hos. Turesens, garā apmals 6, tā jau mainieki ir. Kas te viņiem atliek? Tihanovs. Bīstam metiens un Sedlačeks glābi. Jā, nu Sedlačeks šodien tiešām lēkā no vienas stūra uz otru un daudzreiz tiešām arī pagūst. Jā, saķers galvu Juka Jalonens, tāda izdevība Tur var tiešām arī vairs izskatījās, kā nebūt. var netrāpīt. Te vēl tā, ka Ļiņina metiens, bet šeit, man liekas, Ripa atlec uz tukšiem vārtiem. Nu jā, nebija gan tik viegli, laikam, Turesenam. Ripa lēkāja. Netrāp īsti par Ripu. Turesens. Ļiņins metiens vārtu virzienā. Cīņa par Ripu, Sants Ozoliņš to iegūst. Mēģina gar apmalu raidīt. To ārā no zonas neizdodas. Tihanovs. Sākusies pēdējā minūte. Tihanovs. Metiens un vārti. Neko neredzēja Sedlačeks un izskatījās, ka nebija gatavs šim metienam. Tihanovs pārspēja mūsu vārtsargu. Jā, nu diemžēl pēdējā minūtē tomēr izdodas izlīdzināt rezultātu mainīkiem 3-3 un visticamāk mūs gaida papildu laiks. Aleksis Kasatonovs aplaudē. Neredzēju vienkārši šo metienu brīdi. Nepagūja, jā. Redzam, vārtsargam priekšā ir Передачи Turesens. Дмитрия Калинина, номер 3-2. Labi saspēles Šipačovs garām vārtiem. Jā, Teicam riktīgi izdevīgi. paveicās mūsējiem. Kovaļčuks. Kovaļčuks pazaudē Ripu. Džeriņš iespēja gūt vārds mūsējiem. Ai, un to neizdara Andris Džeriņš. Kovaļčuks ļoti rupi kļūdījās. Un vēl viens metiens. Nu, tas nozīmē, ka tomēr uzvarētāji noskaidrosim pēc spēles metienu sērijā. Lūk, atskan arī sirēni, kas vēst, ka noslēdzies papildu laiks. Vārti nav gūti. Teicamas izdevības bija kā vienai tā otrai komandai. Nu, Džeriņam izgājiens 1-1. Un lielisks vismaz 2-3 izdevības arī skā komandai. Nu, gaidīsim pēc spēles metienas. Červenka pirmais izpildu pēc spēles metienu. бросок выполняет Роман Червенко, номер 70. Červenka pret Sedlačeku. Garām. Netrāp vārtos Čirvenka. Ripa, man liekas, tur nostājās uz ribas, bet nu, tas ir labi priekš mūsējiem. Metiena priekšrocība šobrīd ir Dinamo pusē. Šikins dodas vārtos. Un Saša Ņiživijs. Бросок выполняет игрок команды «Динамо» Александр 42. reizi jau izpild pēc spēles metienu Saša Ņiživijs kontinentālajā hokeja līgā. Līdz šim viņš ir 18 reizes bijis precīzs un šoreiz neizdodas no Šikina Ripa pārspēle. arī noiet no nulles Sašam un neko vispār nespēja viņš parādīt. Un Tihanovs laikam nākamais būs. Tā arī notiek. Виктор Тихонов, номер 10. Tihanovs pret Sedlačeku. Un ļoti labi Trāp Tihanovs no nērtās puses. Шайбу забросил Виктор Тихонов. Nu, teicam, metiens vārta augšējā stūrī. Un 1-0 mainieki izvirzās vadībā. Pols Šekura, kā otrais izpild metienu rīdziniekiem. Ko uz nērto. Arī viņam Ripa noslīd tieši tajā pašā vietā, kur Sašam Ņižviem. Kas tur ir sataisīts? Peļķa laikam. Kaut kas šauj. Pagalām neveiksmīgi pagaidām pēc spēles metienu. Nu, nākamais metiens var būt arī pēdējais šajā mačā. Бросок выполняет Ilja Kovaļčuks. номер 17. Nu, ko parādīs Kovaļčuks? Nē, Kovaļčukam neizdodas pārspēt Sedlačeku. Un vēl viena izdevība mūsējiem.
Jā, nu ir iespēja mūsiem atspēlēties šajā spēlē, kas te dosies uz metienu. Miks Indrašs. Nu jā, kā mēs domājam, Miks pilnīgi noteikti ir pelnījis. Neizdodas Mikam pārspēt Šikinu, un, diemžēl, rīdzinieki tomēr piedzīvo zaudējumu šajā mačā, kur varējām aizvest no Sanktpēterburgas 3 punktus. Diemžēl jāsamierinās ar 1 punktu.